Sveicināti, Agnese un Arvil. Vēlos jums pastāstīt par vienu ļoti sirsnīgu un izpalīdzīgu cilvēku, manu tēti Jāni. Viņš ir savā pagastā, mazliet arī rajonā un citviet Latvijā pazīstams ar sevis mūrētajām plītiņām, krāsnīm, kamīniem, lauku kamīniem un pat maizes krāsni. Varbūt kādam tas neliekas pārāk nozīmīgi un sarežģīti, bet, manuprāt, šī profesija nav apgūstama skolās, bet gan pie kārtīga meistara, kā to apgūva mans tēvs pie sava tēva. Vēstules rakstītāja Līga ir pārliecināta, ja tētim būs dators un internets, par viņu uzzinās vēl vairāk cilvēku, kuriem dūmo kamīns, vai vecā krāsnes vairs nesilda tik labi kā senāk, bet tādā reizē bez laba meistara neiztikt. Sveiki! Sveiki! Arvils! Pieslēdzies Latviju! Jānis, nu nākiet iekšā. Jānis mani aicina pie paša mūrēta kamīna un televizora, lai es iegūtu priekšstatu par viņa darbu. Jānis soli pa solim ir nofilmējis vecas krāsnes pārmūrēšanu. Es varu tā kā dakteris izprasu, kuram kas sāp, ja? Un es varu tā kā dakteris apmēram izprasu, kas ir, cik viņa ilgi kurās, cik viņa ilgi tura siltumu. Un tā es visu šo savācot kopā, automāts to informāciju, un tad es arī zinu, jā, un ja cilvēks to varētu ļauties, tad mēs viņu jaucam nosti. Jaucam, ja nost mēs nejaucam, izjaucam tieši tik, cik vajadzīgs, lai viņai tiktu iekšā tam lācītim tā vēderā. Cik gados sanāk, kad jūs pirmo krāsni uzmūrējāt? Tā varēja būt kādi 22, 23, ja teiksim, kaut kur varēja būt, tad teiksim. Tad. Un kopš tā laika? Tad... Kopš tā laika, ja tā tu pa bišķīšam, nu pirmā krāsa, saka, pirmais kamīns man aiz muguras, ja teiksim, tas tu man aiz muguras ir tas pirmais. Es esmu pat sēcu plītas, esmu uztaisījis, ja, kur saka, man pēc tam būs lauku mājiņa riņķi, ja, un es pat, teiksim, betona plāksni, un es esmu vannas istabās plītis taisījis, un no benzīnas mucām es esmu pirtskrāsnes taisījis. Man pat grūti pateikt, teiksim, nu, ko es neesmu taisījis, nu. Tagad tieši var redzēt šo podziņu sagatavošanu. Visi podziņi jau ir izjaukti ārā, ja teiks, visi nē, nu tā vajadzīgais daudzums izjaukti ārā. Tagad viņus mēs ņem rūpīgi iztīram, ja. Visus pēc tam samitrināsim, būs redzams, ar kā samitrina, ja. Un katram podziņam ir numuriņš virsū, tai vietā, kur viņš nācis, ja. Tur viņš atkal atgriezīsies apakaļ tai vietā. Katra šī flīzīte tiek iesieta, ja, ar 8 klamburīšiem, attiecīgi ar drātīm. Tātad visa krāsnes tiek izodrēta tā kā tāds meitelis, tātad visa liek biezāka, kur vairāk siltuma, tur viņa biezāka, kur viņa plānāka, kur ir vēsāk, tur ir plānāka, jā, šais sieniņas, jā, tā ir. Jānis pagastā ir pazīstams ne tikai kā labs krāšņu meistars, bet arī kā vecu lietu kolekcionārs. Bēniņos viņš ir iekārtojis muzeju. Šeit ir gan veci darbarīki, gan seno laiku tehnoloģijas, atskaņotāji, televizori un pat ar roku darbināma veļas mašīna. Bet nu ir laiks iepazīties ar mūsdienu tehnoloģijām. Jānis saka, ka ar datoru pagaidām ir uz jūs. Kreiso taustiņu vēlreiz vai vēlreiz? Jānis pagaidām vēl nezina, kā datoru varētu izmantot darbā, taču ir pārliecināts, ka tas noderēs. Nu, labi, uzrakstīsim, pieņemsim, nu māju uzrakstīsim, bet nu man jau stiprināksies padomāt, jo teiksim māju, kur tad ir burti, viss tas alfabēts jau teik, oi, kur tas ir grūti apgūstams momentāli. Ka būs garais tā, tā jānospiež A, un šitas te, un šitas te. Ui, kur smuki izdod. Nu, nebija tik viegli kā ķieģeli iemūrēt, bet nu katrā gadījumā. Ja kaut kas ir uzrakstīts nepareizi, parasti tā programma, kā redzat, pasvītro viņu ar sarkanu. Nu, tad tur var pārlasīt, paskatīties, vai ir kaut kas nepareizi uzrakstīts. Uztraukumā burtu sajauc vai dieviņās. Nav nekas smieklīgs. Ir jau jaunā pauze, nav jau. Jaunā pauze man ir pamācījis, ja katrā gadījumā ir jau tomēr viņiem ir labākas galvas un viņi tomēr pamācīs. Šitas.